Labdien, mani sauc Jolanta Vanaga, es jums pastāstīšu par 14. nedēļas mājas darbu lampartoloģisko pulksteni. Lampartoloģiskais pulkstenis ir algoritms, ko izmanto, lai noteiktu notikumu kārtību distributīvās kompjutera sistēmās. Notikumi netiks pilnībā sinhronizēti dažādu procesu rezultātā, šis algoritms palīdzēs to izdarīt. Noteiktos apstākļos ir iespējams pārliecināties par notikumu secību, notikumu distributīvās sistēmās nav pilnīgākais haoss. Ja A un B ir notikumi vienā procesā un A notika pirms B, tad A tiecas uz B. Ja B ir viena procesa sūtīšana notikums M un C ir otrs procesa saņemšanas notikums M, tad B tiecas uz C. Ja B tiecas uz C, tad D tiecas uz C, tad B tiecas uz C. Ja A un E nav savstarpēji saistīti, tad tie notiek vienlaikus. Šeit mēs redzam, ka A un E ir savstarpēji nesaistīti notikumi, toties A, B un C, D. Notikumi, kas notikuši vienā procesā. B, C un D, C ir notikumi, kas notikuši divos procesos. Paldies par uzmanību!